Ja meklējat labākās alternatīvas Trading DD102, jūs esat atnācis uz pareizo vietu. Šajā video es jums parādīšu divus uzticamus brokerus, kurus daudzi tirgotāji izmanto vietā Trading 201. Un ja vēlaties atvērt kontu, zemāk aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! XTB. XTB ir iekļauts Varšavas fondu biržā un regulēts augstākajām iestādēm, piemēram, FSA, FCA un SAISEC. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos, un tā kā XTB ir publiska uzņēmums, tas nodrošina augstu uzticības un caurspīdības līmeni. XTB platforma ir pieejama jūsu pārlūku programmā, kā arī kā mobilās lietotnes Android un iOS ierīcēm. Tā ir ātra, lietotāja draudzīga un ietver visas galvenās tirdzniecības rīkus, piemēram, diagrammas, indikātorus, zīmēšanas rīkus un stratēģiju iespējas. Attiecībā uz depozītiem jūs varat izmantot karti, bankas pārskaitījumu vai vietējos maksājumu veidus, atkarībā no jūsu valsts. Nav noteikts minimālais depozīts, bet sākot ar apmēram 200 GBP ir laba ideja. Maksa ir ļoti konkurētspējīga. Starpības uz eiro USD sākas no 0,1 punkta. Akcijas un ETF ir komisijas brīvas līdz 100 000 mēnesī, un virs tā jūs maksājat tikai 0,2%. Nav iekasētas izņemšanas maksas, un valūtas konversijas izmaksas ir saskaņā ar nozari. XTB ir spēcīga alternatīva, ja vēlaties lētu starpnieku ar mūsdienīgu platformu un publiski kotētas uzņēmuma drošību. XM ir regulēts Eiropā pēc SAISEC, Austrālijā pēc ASIC un Belīzē pēc IFSC, sniedzot pakalpojumus starptautiskiem klientiem. Tas atdala klientu līdzekļus, nodrošina negatīvās bilances aizsardzību un kopš 2009. gada ir kalpojis miljoniem tirgotāju. XM darbojas ar MetaTrader 4 un MetaTrader 5 platformām, kas pieejamas darbvirsmā, tīmeklī un mobilajās ierīcēs. Šīs platformas plaši izmanto tirgotāji, kuri dod priekšroku automatizētām stratēģijām vai uzlabotām diagrammu rīkiem. Depozīti XM ir ļoti pieejami, jūs varat sākt ar tikai $5. Savu kontu var finansēt ar kartēm, bankas pārskaitījumiem vai e-makiem, piemēram, Skrill un Neteller. Izņemšana ir ātra un parasti bezmaksas. XM piedāvā vairākus kontu tipus. Standarta konti sākas no 0,6 pipa bez komisijas, savukārt Zero konti piedāvā tīrus izplatījumus plus nelielu komisiju. Kas ļauj izvēlēties konfigurāciju, kas vislabāk atbilst jūsu tirdzniecības stilam. XM ir laba izvēle, ja vēlaties MetaTrader, zemas ieejas izmaksas un elastīgus kontus. Bet ja dod priekšroku vienkāršībai, ļoti zemām meklētām maksām un patentētai platformai, bieži labāka izvēle ir XTB. Jūs atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem abiem starpniekiem aprakstā. Tāpēc pārbaudiet tās, ja esat gatavs sākt. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet atstāt laiku un abonēt kanālu, lai saņemtu vairāk šāda satura. Paldies par skatīšanos!